Esam jau sakrāvuši somas, jo viss ir mašīnā smuki sapakots. Ferdis aizgāja vēl atstāt vēstules vietējiem suņiem, lai jau paliek kāda ziņa. Patīk šeit apstādījumos tie rozmarīni. Tas tik garšīgi. Un dzīvojām mēs tepat ļoti netālu no vecpilsētas. Cik maz, kur viss vecpilsēta mums rādās. Un apartamenti Īva. Šeit mēs visu šīs dienas pavadījām. Ļoti labi, ka te ir pietiekami liela stāvvieta, ka tev nav jānoliek mašīna kaut kur uz ielas, bet te smuki slēgtā pagalmā, drošībā. Vienīgi tas, ka Aldis bija izvēlējies pašu augšējo stāvu, un līdz ar to, tā uzskriet uz mašīnu, tomēr kaut kā negribējās. Puikas, gatavi? Puikas gatavi, jā. Meitenes arī. Tad šodien kilometri 700? Jā. Rozmarīnu aplītis un braucam pāri tiltam, kura mēs vakar braucām pa apakšu. Jā. Un Trogira paliec sveika. Kas zina, varbūt vēl līdz kādai citai reizei garām braucot. Mazums. Izdomāsim braukt uz Melnkalnu. Jā. Tā kā pieturpunkts, es domāju, ļoti interesants. Bet padzīvoties mēs te padzīvojām. Šeit mūsu plāns ir izpildīts. Un paldies par šo skaisto laiku. Tas bija vienkārši superīgi. Tie skaistie skati tur lejā. Pēdējie. Noslēdzošie. Un tagad kādu laiku klintis, bānis. Jau bānis nav. Nē, vēl jau nav. 27 km. Bet es saku klintis, pēc tam bānis. Bet cik šitie smuki raibi tādi, tas lai varētu... Haiduk. Lai varētu smuki redzēt. Un drīzāk kāds ir vienkārši padraiskojies. Jau esam auto. Kādu laiku? Kur mēs esam? Auto mēs esam. Es domāju, kur mēs esam? Auto, mašīnā mēs esam. Mašīnā, jā. Kur tad mēs vēl varētu būt? Jā. Un sākam laist uz māju pusi. Šorīt esam cēlušies ar baznīcas zvaniem. Mēs katru rītu ceļamies ar baznīcas zvaniem. Esam sapakojušies, visu aiz sevis kārtīgi smuki atstājuši. Un tagad tikai mājupceļš. Savu plānu izpildījuši esam. Jā. Mandarīnus atradām. Nopirkām. Aizvedīsim arī kādu mājās, vai viņi būs tik garšīgi, tad, kad viņi tiks līdz mājām, to jau tad redzēsim. Tā kā šodien atliek tikai spiest pedāli grīdā un braukt. Jā. Sunītis, laikam, tā ir nogurdināts par šīm dienām, ka viņš jau bez čīkstēšanas ir iekārtojies savā vietiņā un jau laimīgs guļ. Un šeku bānis jau klāta. Atkal ņemsim savu taloniņu. Brauksim. Un atkal maksāsim. Bet, ceļš ir labs. Ceļš ir labs un ir jēga par to maksāt. Bumīts pacēlās un aiziet. Un te uzreiz tāds plašums. Kā Amerikā. Tas pats Amerika.
Tad atkal smukās rudenīgās krāsas sāk parādīties. Tad tu saki, tev patīk braukt, jā? Patīk jau patīk. Patīk jau patīk, jā. Tu varbūt pēc aicinājuma esi šoferis tālbraucējs. Es esmu šofera dēls. Jā, tas ir šofera tēls. Manam tēvam arī patika braukt. Jā. Jā, man patīk blakus sēdēt. Braukt, ne, nu, ja jābrauc, bet tā kā es pa to baigi tā rautos, es to... Nē. Šitā ir relaksētāk sēdēt un komandēt. Garlaicīgāk man jāsaka. Nē, man nav garlaicīgi. Tā kā mums ir līdzsvars ģimenē. Jā. Jā. Vienam patīk braukt, otram patīk skatīties, kā otrs brauc. Jā, tunelīts pēc tunelīša būsim prom no Dalmācijas. Nu, patika. Tā jau varētu vēl, bet, nē, šis plāns ir izpildīts godam. Jā, viss, kas bija paredzēts. Visu, ko bijām gribējuši, visu redzējām, un laikas bija tik foršs. Nu, vēl jau rītā mums ir plāns. Nē, bet Horvātijas plāns. Horvātijas plāns ir, jā. Es par Horvātijas plānu, ka tas mums ir izpildīts. Ka būtībā, ilgāk, tad jau tā būtu tāda. Vienkārši tādu. Tad jau sāk tā skatīties, un tas nav labi, šitas nav labi. Nē, šis bija pats labums. Reku atkal Krievijas meja. Labi, tur rakstīts bišķiņ citādāk, bet mums viņš ir stop Krievijas meja. Un tas noteikti ir pagaid pa to bānu, mēs brauksim, tas tur priekšā, jā? Ai, tur mums tad tunelīši, un tad pa turieni, gar kalna maliņu. Būtībā tagad pat teikt, ka mēs sākam tam kalnam braukt cauri. Jā. Un jūriņi paliek aizvien tālāk, aizvien zemāk, aizvien tālāk. Un mēs tik caur tunelīšiem un tik braucam augstāk. Pieturējām vietā, kur tūlītās būs skaists skats ielai. Bet briesmīgi pūš. Un tāda sajūta, ka Ferdi var aizpūst pa gaisu. Cerams jau, ka nē. What's boy? Šausmīgi kā būs! Vai kāda skaista pieturvietiņa bija. Bet vējš. Tas vējš. Ak, tu vējš kāds vējš. Šitas ne tikai suni, šitas varēja arī. Mums arī vēl nopūst lejā pa to krauju. Kalnu skarbais vējš tas bija. Oi. Jā, pamājām tā Dalmācijai. Viņi mūs pūta atpakaļ, bet neko. Citreiz. Ārā esam. Kalniņi jau, protams, arī mākonīši jau tur tādi sāk uz kalniem sēsties. Beigās vēl lietas būs. Kalniņi jau vēl ir, bet lielie kalni paliek mums aiz muguras. Un šajā pusē kalnam jau ir košais, man liekas, tas rudens ir palicis vēl košāks un krāsaināks. Jo tik koši nebija, kad braucām šo nedēļas laikā. Un tik skaisti tas mākonis tur. Kas par mākoni? Mēs esam vēl tomēr diezgan augstu augšā. Jā. Ja mākonis ir zem mums. Ārā šobrīd spīd saulīte. Un tāds iespējas, tagad siltāks laukā palicis. Paskatāmies, 10 grādu vairs tikai.
Tā kā braucam augstumiņā. Labi, ka mums faiciņš džemperīši ir līdzi. Bet negribās jau viņas vilkt. Tāda sajūta, ka aizbraucām atpakaļ vasarā. Tāda sajūta, ka tā vasara turpināsies arī mājās. Bet nebūs. Ai, cik skaists rudens ceļš. Tad skaistāks nekā vasarā. Nu tā. Vasarā vienmēr ir zaļš. Nu, tad ir zaļš, jā. Bet tagad tas košums, kas te kalnos. Pieticīgas pusdieniņas, vai ne? Tās nav pusdienas. Pusdienas arī vēl būs? Ceru, ka tā būs. Tas no tevis ir atkarīgs. Pieticīgas pusdieniņas. Ne, bet otrās brokastiņas ar espresso. Maz maizīti. Un mēs esam laikam Briņjā, tad sanāk. Ja? Briņjā. Nu tā vismaz sanāk pēc tās sirsniņas. Piefiksējam, dzērām kafiju Briņjā. Un šeit izskatās ir viena baznīciņa un cietoksnītis. Kur droši vien... Kas muka tur tā? Jā, bet nu, mēs padzērām kafiju un braucam tālāk. Ir uzēsts un ir padzerts. Un tagad jūžam tālāk. Nākamā pietura mums ir pēc apmēram 2 stundām. Un tad jau man tiks parādīts kaut kas skaists. Ja? Tad skatās, ko viņi būs izklājuši. Varbūt beidzot paries uz kādu. Nē, viņam šitie vairs neliekas, ka ir jāsargā kaut kas. Pilnīgi neinteresanti. Bagā. Cik samaksājām? 24,30. 24,30. Cik kilometrus mēs nobraucām? Ui, daudz. Kaut kādas... Vajadzētu būt pār pa 100. Nu, kopā mums 400 bija jānobrauc. Jā, no šeit 96 palika 300. Tad jau nav tik traki. Nu, Paveras pilsēta. Izskatās, ka šobrīd ir beigusies skola vai ir kaut kāda vispārējā evakuācija. Kur tāda bari? Tā teorētiski pa labi vajadzētu viņam būt. Kur jau viņš tur laikam arī ir. Ļoti interesanti tādā it kā parastā, normālā pilsētas daļā, kas baigi neizskatās pēc vecpilsētas. Pēkšņi parādās cietoksnītis. Aiz tā kalna ir noslēpies cietoksnītis. Nekā viņi nevar redzēt. Parasti jau apkārt cietoksnim ir... Šeit valnis augstāks pa cietoksni. Jā. Un tadām gājām. Līdz atnācām Rekuviši. Nu, ko tu teiksi par šo cietoksnīti? Maziņš. Maziņš. Acīm redzot, Horvāti bija tikai maziņu cietoksni. Nevajadzēja viņiem būvēt. Ja to viņi bija uzbūvējuši kalna galā, jā? Nu jā. Šeit pat nav centušies kalna galā Ne, uzbūvēt. šeit viņi ir uz bedrē. Un valni apkārt uztaisījuši. Es saku, tā kā Lai neredz tā kā neviens, bedrē. lai naidnieks paiet garām neieraugot. Apmēram. Tas bija precīzi teikts. Ļoti smagi tās smilgas visur šeit ir Horvātijā. Man bija ideja, ka viņiem tik un tā viņas ir daudz. Jāgriež nost, jāved mājās. Netraucēs restorāns. Un tieši tā. Nu, ko tu vēl teiksi? Ar tādu mazo cietoksnīti sākām Horvātiju, ar tādu arī beigsim. Nu, va? Jo tur kaut kas, tur mēs skatījāmies, tur jau bija izlikts. Tur bija vesels plāns, es nezinu, nenobildēju to plānu. Es neatceros, jā. Kur bija šitie mazie cietoksnīši, es vēl rādīju, ka... Ka tam, jā. Nu tā, tad ar ko sākām, ar to beidzām. Tas nozīmē, ka Horvātijas plāns mums ir Čak.
Izpildīts. Jā. Braucam tālāk uz Austriju. Pagaid, nē, kas? Slovēnija. Slovēnija. Slovēnija vēl pa vidam. Nu, tranzīts. Un tad uz Austriju. Tad Austrija tranzīts. Un tad Čehijā. Jā. Cerams, tiksim pie Čehu alus atkal. Cerams. Tur tajā pilsētiņā vīns jādzer. Nu, dzersim vīnu. Arī vīnu. Jā. Nu, kur mēs esam? Mums jāšļūts būs tagad lejā pa kalnu. Labi, ka ir taciņa. Padējam pa taciņu. Sīkajiem visiem vajag pa dupsi sadot. Pa šito te visu, ja? Un tas stulbi vienkārši. Pilsvārtiem otrā pusē tā pilsēta izskatās glīšāk nekā tā, ko mēs redzējām. Tikai mums šajā reizē nav laika tur vazāties. Brauksim tālāk. Tepat blakus cietoksnītim proteīna reklāma. Bez proteīna nekas nenotiek šai dzīvē, galu galā. Un paskat, tepat ir laukumiņš ar suvenīru tirgotājiem. Būtu vairāk laika, varētu pastaigāt, bet šis mums ir vienkārši tāds kāju izlocīšanas punkts. Nu, jau esmu atjauzuši cietoksnīti no otras puses. Mums būs bijusi laba pastaiga. Varēsim sēdēt atkal mierīgi. Nu, mazais lapu savācēji. Jā, nu tas valnis ir baigi tāds dīvainais. Tā kā mēģināts noslēpt. It kā nolipusi māja, bet paskat kāds skaists apstādīts balkāniņš. Un cilvēkam ir vietējie tropi. Cik mīlīgi. Izskatās, ka tu mani izvedīsi cauri vecpilsētai. Bet, es domāju, kas tur priekšā, bet tā ir garāža. Visticamāk. Man tā kā vieta vēl paliek līdz šogam. Nezinu, kā tev. Centimetrs starp spogulīšiem. Nu, re. Vārti aizvērās. Nē, vārti. Tad interesanti pilsētiņa. Tur, kur ir vecā apbūve, tur ir tās tipiskās garās mājiņas. Man liekas, tā bija māja ar saimniecības daļu vienā tā kā Slovākijā un Ungārijā. Jā. Kaut gan te jau Ungārija tepat, jo ne? Jā. Jo jaunās ne, bet tur, kur ir vecās, tur var redzēt, kad aiziet. Tā, es domāju, šeit Ungāri varētu būt pietiekami daudz. Nu, droši vien jau. Nu, pierobežā jau tomēr ir gan tās tautas sajaukušās, gan arī tās tradīcijas. Nu, tur aizgāja tālu, jā. Horvātu mājas. Un šitā nav tik tālu vairs, neaiziet tik gara. Bet tur, kur riktīgi tās, tur tai pusē bija. Tās vecās ir tur, riktīgi aiziet. Cik, kuram tā saimniecības daļa gara vajadzīga. Bet šeit ir sakoptas mājas. Jā. Te nav tā kā Dalmācijā. Jā, kā jo vairāk uz dienvidiem, jo tomēr paviršāk tā attieksme pret tādu to izcekoto, sakopto. Nē, es saprotu, ka ir tā, ka tas viss karstums un tā un apstādījumi, bet kāpēc to drazu nevar savākt? Jā. To es nesaprotu. Tad, teiksim, sētas priekšu tev tur piemētāt ar visu kaut kādiem, nezinu, lūžņiem vai... tas man nav skaidrs. Pārējais jau tas atkarīgs no klimata. Ko tu tur vairāk par kaktus izaudzies tajā vasarā? Bet Itālijā, redz, tomēr atļauj. Tur cilvēki citādāk bauda dzīvi. Tur ir sakoptāks. Kaut gan arī mēdz būt. Kur, piemēram, tur pat Sicīlijā arī, samētāts nav. Samētāts nav gan. Izrādās jau robežu klāt. Pat nepamanījām. Klāt vai neklāt, bet aiz būdiņās jau neviena nebija. Slovēnija klāt. Slovēnija. Te mēs fiks
pa maliņu izskriesim cauri. In 600 meters at the roundabout, continue. Nu, tik vienkārši nebija uz Slovenijas robežas, gan stāvēja viens vīriņš. Jā, Un gribēja redzēt dokumentus. How much people, viņš teica. Mēs teicām, two un dog. Tā mēs gluži atteicām. Bet kamēr es meklēju savu ID kartu, viņam apnika un pietika ar Aldi ID karti. Tā kā es varu būt arī iekšējais bēglis. Jā. Un braucot pa Sloveniju, skatoties tās mājas, nu tādas lepnākas, lielākas. Varbūt te ir lepno māju rajončikas vienkārši. Nu tāds lielākas. Apelsīnu mandarīnu, kas tur karājās. Bagātāks mests. Nu tāds izskatās. Un priekšpusītē ir zālieni ar apstādījumiem. Puķītes. Kastēs. Pilsētiņa. Tuj! Kāda smuka pils tur augšā. Bet tev forši tev nebūs jākāpj, ja mēs nepieturēsim. Tuj! Kur tāds nosaukums? Tuj! Šodien ātrās pusdienas. Būsim maizes saštupējušies tā, ka aizbraucot mājās gribēsies kāda zupa. Vo. Vai ne? Kaut kādu tādu. Kādu kreptīgu tādu. Jā. Soļānku. Boķipu soļānku, es gribēju teikt. Vārīsim brīvdienās zupu. Ieēdīsim polijā. Ieēdīsim žureku. Varbūt. Vai flakī. Varbūt arī nē. Varbūt arī nē. Braucam jau pa zināmām vietām. Pesnicā bijām. Pesnicā bija Sņeška. Jā, un Sņeškā bija pica. Kur mēs ēdām visu dienu? Man liekas, 2 dienas. Laikam jāpabeidzām nākamajā dienā. Jā. Ja mēs gribējām ņemt mazo izmēru, viņš zūnot uz bērnu izmērs. Acīm redzot, mums vajadzēja ņemt bērnu izmēru. Nē, forši bija ko uzēst kaut. Nebija nekāda vaina. Sņeška rekur. Jā, rekur Sņeška, pamājam Sņeškai. Čau, Sņeška. Nē, Sņežinka, nevis Sņeška. Sņežinka. Mums labi patīk domāt, ka rekur Austrija ir klāta. Redzi, Austrija Jā. pēc 150 metriem. Jā. Nu, tad tūlīt būsim Austrijā. Republika Osterreicha. Nu, esam atkal, ka var spiest pedāli grīdā. Braucam pa Austrijas bāni. Un mums ir jānobrauc diezgan daudz kilometru vēl, bet cik un kā un kad mēs būsim galā, mēs vēl neredzam, jo nebija internets un nevarēja palaist navigāciju. Bet kaut kur malā ir Grāca, vai būs vēl tikai Grāca, vai ir jau. Un Austrija mūs sagaida ar lietu. Welcome to rudenī. Tas tā, lai mēs tā sākam lēnām pierast. Nu šitā mūs mīl Austrija. Tas tāpēc, ka mēs atpakaļ ceļā nenakšnojam. Varbūt, jā, viņi pārdzīvo, ka mēs te negulēsim. Tāpēc viņi mūs mērcē tagad. Lūk, Austrijā kalnos jau ir ļaunie mākoņi, ļaunie pelēkie mākoņi. Un viņi tur ieķerās tais kalnos un visu laiku mūs mērcē. Horvātijā bija mīlīgie baltie mākonīši. Nu, te paskaties ik pa laikam, kā tu cilvēks sadomā, ka varētu pieturēt, tā nākamais gāziens. Paskaties aiziet stiprāk atkal. Kas pa skaistiem mākoņiem. Galvenais, lai viņiem bišķiņi ir saturēšana. Lai nelaiž ārā viss, kas iekšā.
Šeit vairs nav Krievijas meņa. Te ir stop, falš. Dzīvotais milzīgajās mājās. Un visu laiku šajā trakajā satiksmē. Nu, ienāfīgi. Keep left to stay on A23. Un šī ir tikai Prāgas maliņa kaut kā. Kāds Prāgas, tas te Continue murku. for 22 kilometers. Vīnas maliņa. Jā. Un kas tur pašā Vīnē darās vēl? Mazāks ielas. Mazāks ieliņas, bet satiksme tāpat, es domāju, ir diezgan blīva. Esam beidzot tikuši līdz saviem apartamentiem Čehijā. Un babā mums ir atslēdziņa. Tā esam arī savos apartamentos. Tie ir ļoti plaši. Te mēs varam gulēt katrs savā gultā, Ferdi ieskaitot. Otrais stāvs. Viņš beidz ārdīties pa gultām. Ferdi, kas tas bija? Ko tagad dari? Kāpēc tu demolē? Kāpēc tu demolē gultu? Nu, mazais, pidrilla. Dīvāniņš, virtuvīte, ir arī balkoniņš, un tagad tumsā tur nav jēgas iet. Skatīties, kas ir, tad ir viens durvis noliktava. Nu, kas tur, es nezinu, es ceru, ka nelīdis. Nu, tā seiņa noskaidrojusies. Es domāju, ka drīz noskaidrosies. Jā, jo šeit ir gandrīz klusāks kā Kuldīgā. Ja tagad vakara stundā vajag dabūt ēst, Tad ir baigi švaki. ļoti švaki. Nu, ļoti švaki bija. Viens otrs jau krita jau panikā. Un suns pilnīgi to jūt, un viņš jau skrēja līdzi. Viņš nečurājas, nekakājas, neko nav. Nu, tagad teiksi runu. Nē, Tu esi laimīgs. es sāku palikt laimīgs. Ieraugot to, ja? Jā, vēl paēdīs. Būs pavisam labi. Būs. 12 stundas ceļā. Diezgan tādā riebīgā satiksmē. No Dalmācijas līdz Čehijai ir ko vīlēt. Ir. Un īpaši, ja ir lietus un neforšs laiks, tad ir pavisam Un ja strumtīgi. vakarā sākas lietus. Jā. Ja mūsu ēdienas arī ir klāt. Aldis jau smaržoja pēc īstām sēnēm. Jā. Bet nu, mums vispār gribas ēst pēc normāla ēdiena. Tā kā tās smaržas varētu arī būt iedomātas. Tūlītās viņš dabūs vēl lamiņu. Nav cietamī ziņa, jā? Nebūs īsts krembrulē. Nav. Dažreiz. Tas ir galvenais, ka garšīgs. Mums šodien gribējās arī saldais. Visu dienu ceļā. Gribējās kaut ko tādu. Sirdis ilgoši. Sirdi, kas aptiņās ap sirdi, ja? Ap sirdi aptinās jau sēņa mērcīti. Ko tev vajag tagad Ap iedot? sirdi aptinās jau sēņa mērcīti, bet tagad sirdī vajag iedot Prieku prieku. un cukuru, ja? Jā. Atmosfēra te ir ļoti fēna. Tur ir vesels galds ar svinētājiem, ko viņi svin, mums nav skaidrs nedēļas vidū, bet viņi ir ļoti skaļi. Bet, nu, tas iedod krociņam atmosfēru. Nu, jau mums šeit patīk. In vino veritas. Jā, jo sākumā mums likās tāda izmirusi pilsēta, galīgi, nu, viss kluss un tukšs. Bet nē, jāatrod tās vietas, kur cilvēki pulcējās. Garšīgi pāēduši. Izvedā vēl Ferdžuku bišķiņu pastaigāt, un tad brauksim uz mūsu apartamentiem.
Jo tur mēs tikai ieskrējām un fiksi braucām uz centru meklēt ēst. Un re, kur te ir tā pils vai pils, kas redzās jau no tālienes braucot uz šo pusi. Un te bija tā vieta, kur mēs tik gardi paēdām. Tiešām ļoti garšīgi. Nosaukums tāds vienkārši pivņica. Nu, es teiktu. Nosaukums vairāk nekā pivņica. Bet man pivņica ir kaut kāda dzertuve. Golems. Pivņica golems. Jo man pivņica saistās ar kaut kādu tā kā, nu, dzertuvi. Un es pat nedomāju, ka te var dabūt normāli paēst. Bet riktīgi forši. Tā kā te var ēst. Un cenas arī sakarīgas. Mazais tagad grib izārdīties. Viņam bumbiņi bija svarīgāk par ēdienu. Kur ir bumbiņa? Tas zobos. Kur ir bumbiņa? Kur ir bumbiņa? Bumbiņa. 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 Kur ir bumbiņa?